Čau! Es Neredzētā. Man jau patīk. Mēs nākamreiz vienkārši pirmajā nemēģināsim mani pievienot. Es kaut ko teikšu, kā atbalsts. Jā, ir atbalsts. Jā, nu tas ņemšu nost. Tā. Meitenes, kur jūs pārējās esat? Andra ir. Čau! Čau! Un Zane arī ir. Rekā. Tātad, tā kā mēs visi esam atgriezušās, tad mēs varam parunāt, pastāstīt, kas ir tas, kas mums ir atnācis jau saistībā ar nākamajiem svētkiem, kādas enerģijas tur būs, ko mēs atkal, protams, tāpat kā iepriekšējo reizi, mēs droši vien neko detalizēti jums nepateiksim, mēs varam iedot to sajūtu, kas mums ir, bet sajūta jau sāk veidoties jau, man liekas, nākamajā dienā pēc iepriekšējiem svētkiem. Un jā, un tā kā tie, kur skatās šo video no jauna, tad šajā te sērijā mēs pastāstīsim jums par otrajiem mūsu kopīgajiem gaismas svētkiem, kurus mēs esam paredzējušas. Es varu teikt jau laiku, kad? Jā. Kurus mēs esam paredzējuši organizēt marta beigās, 23. martā. Tā kā tiem, kuriem interesē, var jau piefiksēt datumu, vēlāk arī nāks sīkāka informācija. Vieta šoreiz būs Andres pusē. Mēs vēl, tāpat kā iepriekšējo reizi, mēs atkal nevaram pateikt, kur tieši precīzi, bet kaut kur aizpuse, Liepājas puse, kaut kas tam līdzīgs. Un jā, tas ir tas, ko mēs šobrīd zinām. Ja neskait vēl to, ka tur būs vairāk dejas nekā iepriekšējā reize, bet jā, es tāpat varbūt līdzīgi kā iepriekšējā reize jums pajautāšu, kas ir tas, kā, ja jums tagad ir jāpajūt uz priekšu, kas ir tas, kas notiks tur, kas ir tās enerģijas, kas ir tās sajūtas, kas jums šobrīd nāk saistībā par nākamajiem svētkiem. Kur sāk? Es jau laikam nevarēšu padalīties tā tikai ar sajūtām, jo es vispirms gribu ar jums apspriest, jo man jau ir konkrēta informācija. Bet es gribu vispirms izstāstīt jums, pirms es... Bet tu jau zini, ka mēs piekritīsim. Nē, vai tad kādreiz ir izskanējis vārds? Nē. Ja tikai sajūtas, tad tas būs, es gribētu teikt, jaudīgi un nedaudz ugunīgi, bet nevis ugunīgi tā kā dedzina, bet ugunīgi tā kā sasilda, ugunīgi tā kā sasilda līdz tādai temperatūrai, ka var sākt pilnīgi par savu dzīvi burbuļot un būt, bet nevis. Un tie burbuļi iet pāri katliņam. Tā sajūta tāda, ka ļoti liela jauda un tāda, nē, cits vārds man nenāk, ja tikai sajūta, tā ir jauda. Bet tāda, kas sasilda līdz vajadzīgajai temperatūrai, tā, lai arī cilvēks nesadeg. Bet lai viņš ir pilnarsanīgi savā dzīvē, tā es varētu to teikt. Tā es sajūtu. Es varbūt muļķīgi to teikt tagad laivā, bet es jau nevaru sagaidīt, kad Zana mums pastāstīs to pārējo informāciju, ko viņa teikt nesaka. Bet
Kamēr es tā savā prātā jau trinos, tikmēr tad Andra pastāsta, kādas tev sajūtas nākamo tev ir atnākt. Kādi būs nākošie gaismas svētki? Es domāju, ka viņi būs vēl dzīves priecīgāki, kādi viņi bija jau pirmajā reizē. Kā lai saka, it kā jau ir tāda nopietna darīšana, vai ne? Bet mums viņa sanāk ar tādu vieglumu un tādu prieku un tādu dzirkselīti kaut kādu tādu spāņu, iepriekš mums te izskanēja vārds, kaut kādus spāņu ritmus varbūt vajadzētu. Man liekas, ka arī nākošie tādi būs, ka tur varbūt vajadzētu kaut ko asāku, jaudīgāku, un ka tādi enerģiski, tādi dzirksteļojoši būs nākošie svētki. Man tāda sajūta ir. Bet es domāju tāpat, kā iepriekšējā reizē, kad mēs nācām laivā un runājām par svētkiem, lai gan mēs praktiski neko nevarējām pateikt, mūsu nosaukums nebija nekas, tad tāpat arī mēs tagad varam teikt, kad sākot ar šo laivu mums ir spērts pirmais solis uz nākošiem svētkiem, tagad lūdzu augšņus dodiet mums atkal idejas, kādi būs nākošie svētki, kur, mēs zinām kad, nezinām vēl kur un kas tur būs, bet tagad es jau esmu gatava jau atkal saņemt un būt atvērta visām idejām un jaudai, kas nāks nākošais svētkos. Jā, bet man liekas, ka viņi būs tādi enerģizēti, ziniet, tāds, ka tu gaisā jūti tādas dzirkstelītes pilnīgi. Man kaut kā tā liekas. Paldies. Jums? Zāne? Nezinu, man nāk tā sajūta ar prieku caur sāpēm. Arī, mums jau arī iepriekšējos svētkos bija, ka tomēr kaut kas ir jāatlaiž, kaut kas ir jātransformē, bet tas notiek ar tādu prieku, jā, dzirksteļojoši, būs forši, noteikti tie vārdi vēl atnāk. Es jau pierakstīju šos vārdus. Tas ir līdzīgi, kā toreiz atnāca nosaukums laivā pagājušā. Jā, man patīk tas, ko iepriekš jums, kur mums jau te ir izskanējis, tas jā, ar smieklēm caur bailēm, jā, tad arī ar prieku caur sāpēm. Jā. Paldies, jā. Es arī varu piekrist tam, kad es vienkārši paralēli daru organizatorisko darbu un jau rakstu, kas jums nāk. Un jā, uzreiz kas man ļoti rezonē tas, kad Andra teica arī, pirms tam arī tie iepriekšējie, viņi bija ar tādu prieku un vieglumu, bet tagad pilnīgi liekas tāds tiešām tāds dzīves prieks, tāds reāli fiziskais prieks, es nezinu, tā riktīgi nāk iekšā, ka tāds, ka viņš tādā ārējā izpausmē pat, un jā, bet tas, kas man atkal ir nācis sajūtās, un tas jau man nāca, es jau arī jums, meitenes, arī dalījos, kad, ja iepriekšējo pasākumu es sajūtu vairāk kā tādu to sevis vēršanu vaļā uz augšu, lai sajustu, sadzirdētu augšņas un to, kas ir tas virziens, kur mums jāiet, tad šo es vairāk sajūtu kā tādu savu iekšējo būtību. Un tas nenozīmē, ka augšņas tur nebūs tajā pasākumā, viņas ir un viņas ir arī šeit jums šobrīd šo te klausoties blakus, bet ka man ir tā sajūta, kad mēs varbūt tāpēc nāk tas viss par tiem rāmjiem, kad ir tā sajūta, mēs vairāk vai mazāk mēs visi cilvēki esam ielikuši sev kaut kādos rāmjos, kaut kādos standartos, kaut kādos priekšstatos, uzskatos un tā tālāk. Un izejot caur tiem priekšstatiem, mēs esam izveidojuši kaut kādu to savu tēlu, kādiem mums jābūt, kādi mēs esam,
kādi mēs esam mājās, kādi mēs esam darbā un vēl kaut kur. Un tajā visā mēs to savu iekšējo būtību esam kaut kur, nu, tā kā tik ļoti apslāpējuši. Un man ir tā sajūta, ka šajos svētkos būs stāsts par to, ka mēs ļausim vaļu tai iekšējai būtībai, ka mēs vērsim vaļā nevis varbūt kaut ko tādu ļoti gaisīgu vaļā, bet kaut ko, kas mūsos iekšā jau ir. Viņš ir katrā no mums iekšā, bet mēs to visu laiku slāpējam, jo varbūt tā nav pieklājīgi, tā nav smuki, ko citi padomās, un ka man ir tā sajūta, ka šie te būs par to iekšējā potenciālu vēršanu ārā vaļā, kas mūsos jau ir, bet mēs viņu nelaižam uz āru, jo kaut kādi tie rāmi mums traucē. Un tas ir tas, kā es viņus sajūtu. Ka pilnīgi ir man tāda wild sajūta, kad, nu, tā kā mēs izpurināsim, varbūt tāpēc pat tās dejas tādas sajūtās nāk vairāk, kad, tā kā izdejot savu kaut kādu to iekšējo potenciālu uz āru, izpaust uz āru. Bet, jā, nu, tajā kā droši vien jāpiemina tas, kad, nu, visticamāk nebūs tā, ka mēs, nu, pasākums, ja pagājušo reizi viņš gāja 4-5 stundas, droši vien nebūs tā, ka mēs 4-5 stundas dejosim, tad būs viss kaut kas, bet tas ir tas, kā mēs mēģināsim laist uz āru to, kas mūsos iekšā ir. Un tik ļoti uzreiz sarezonē arī tas ar prieku caur sāpēm, jo, nu, viņi būs, nu, to, ka viņi būs viegli, to jau mēs zinām. To jūs, meitenes, visi piekrītat. Mēs zinām, ka mūsu pasākumā nekas nenotiks tā pa smago, bet caur kaut ko mums būs jāizlaužās ārā. Un tāpēc tas ir nosaukums ar prieku caur sāpēm, kad, nu, tā kā izlauž kaut kādu to ceļu, bet maksimāli harmoniskā, saudzīgā veidā. Tā kā tā. Es zinu, ka Zanai jau kaut kas nāk. Jā, saka. Ja jau tu pieminēji to potenciālu, tad es papildināšu, jo man ar citiem vārdiem, bet ir nāca tā informācija ļoti, ļoti līdzīga. Atšķirība ir tāda, ka man to informāciju iedala tādās kā 3 daļās pagaidām, ka ir cilvēki, kuri savu potenciālu jau dzīvē liek lietā. Viņi iet, dara, viņiem sanāk, viņi darbojās, viņiem ir karjera, viņiem ģimenē, tur ceļojumi, viss notiek, viss ir, bet tāpat laikā ir dzīvē bijis kāds notikums, kas visu šo padara smagu, bet cilvēkam tas nav prātā, bet tas ir iekšējā sajūtā. Viņš iet pēc vienas kā tādas programmas, tik līdz ir atkal kaut kāds kāpums dzīvē, ka kaut kas jāsasniedz, viņš viņam piešķir tādu kā, nu, smagumu. Tā doma tāda ir, ka nekas nenāk viegli, ka tā ir cīņa. Bet tie ir cilvēki, kas jau potenciāli liek lietā. Tad ir cilvēki, kam ir potenciāls, viņi viņu zina, bet viņi ar to potenciāli dzīvo savās galvās, viņi reāli dzīvē neliek lietā, jo arī viņiem dzīvē ir bijis kāds notikums, kur vai nu viņiem nav sanācis, vai nu viņi ir zaudējuši, un tas ir nosēdies un neļauj, nu, prātā ir, bet rīcībā nav. Un tad ir cilvēki, kuriem ir potenciāls, un viņi pat nemēģina. Un šeit ir ļoti daudz variantu, kāpēc nemēģina. Vai nu tās ir bērnībā dzirdētas frāzes, kas nosēdušās, vai nu tās ir bailes, vai vēl kaut kas, bet viņiem potenciāls ir, viņiem no āras visi saka, tev ir, tev sanāks, dari, bet tas cilvēks to neredz vienkārši. Viņš nespēja to uztvert, viņš neredz savu potenciālu, viņš neredz savu vērtību. Es to redzu, es ceru, ka es saprotam izstāstīju, bet tādu kā tā. Man vēl gan čuksta, kad ir vēl kaut kādi tie, tā kā, nu, ja mēs iedalam kaut kā, ka ir vēl, bet es vēl neesmu sajūtus, kā ir. Tas iespējams ir atkarīgs no tā, kāda cilvēka laukā ienāks. Iespējams, es nolasīju
iepriekš tos cilvēkus, kas potenciāli varētu būt tie, kas atnāks uz svētkiem, kā pagaidām viņi tā kā iegrupējās. Es saprotam izstāstīju. Man vienmēr tas jautājums, vai es saprotam izstāstīju. Jo man domas skrien pa priekšu, un es viņus mēģinu pateikt skaļi. Tu vispār Jā, par potenciālu. Man vispār pēc tam, kad man bija doma uzdot tev tieši nākamo jautājumu, tā kā es zināju, ka tev jau ir nākusi informācija par to, kādi dalībnieki te varētu nākt, kādi viņi būs, bet tu jau apmēram jau ieskicēji, kas ir tas. Bet zini, kas ir interesanti, ka tie dalībnieki, kas ir tādi, kas jau ir atvēruši savu potenciālu un liek viņu lietā, viņi nezin, ka viņiem tas smagums ir. Viņiem šķiet, ka viņi tādi ir, ka viņi vienkārši tā pa dzīvi iet, ka viņi nezin, ka var būt vieglāk. Jo priekš viņiem tas ir normāli un jau šķietami tik ierasti, ka nav grūti. Jo tāda jau vienkārši ir dzīve. Un, jā, tā, interesanti. Nu, tie, kas galvā rada, tie noteikti zina, ka viņiem tā ir, un tie, kas pat nepamēģina, arī zina. Un es kaut kādos dažādos savus dzīves posmās esmu bijusi katrā šajā. Kur es esmu tagad? Noteikti jau, ka tajā pirmajā, jo mēģināt es mēģinu, vai no arī, ka tajā ceturtajā, ko es vēl nezinu. Man ir arī bijis, ka man nesanāk, bet es vienalga daru. Tātad es esmu pirmajā. Apsveicu. Es to nezināju. Es tikko sapratu. Tas nozīmē, ka tas vieglums, ko es esmu ieguvusi, viņš var būt vēl lielāks. Labi. Vēl meitenes, jums ir kaut kas, ko vēl pakomentēt? Jā. Es neatceros ar jautājumu, kāds bija. Par sajūtām par nākamo pasākumu. Nu jā. Jo Zana tev vēl, vai arī Birkmanē. Ja. Jo tad uzreiz tas, kas man tagad vēl atnāca, kas ir tas, ko jūs teiktu tiem potenciālajiem, nu tā kā dalībniekiem, kur šo te klausās, kur varbūt tagad arī domā, nu tā kā piedalīties, nepiedalīties, vai ir kaut kas tāds, ko jūs gribētu viņiem pateikt, pavēstīt, kur te ir jautājums, kādu un kur vispār plānojāt. Tātad plānojās 23. martā kaut kur aizpuses Liepājas pusē, kaut kur tur precīzā vieta vēl tiks paziņota, tad, kad viņa būs. Jā. Katrā ziņā. Es uztaisīju tāds iedalījums, tad es gribu pateikt tiem potenciālajiem dalībniekiem, ka nemēģiniet sajust, kurā iedalījumā jūs esat vai neesat. Varbūt jūs neesat, bet vienkārši atnāciet un iegūstiet, es teikšu, brīnumu un vieglumu un jaudu un zirgstels. Nu, vēl ir jāpiebilst, ka šis pasākums ir visiem paredzēts. Nav kaut kā izņēmumi, ka tur tikai, teiksim, sievietēm vecuma grupā 35. Nu, nav. Drīkst vīrieši, un mēs priecājamies, mums jau pirmajos svētkos bija vīrieši. Un jānāk ir tad, ja liekas, jā, man šis interesē, bet es pat nezinu, kas tur būs, arī tad ir, kas tur tiks piedāvāts, kas pasākumā būs, bet ja liekas, ka interesanti, tad ir jānāk. Jo
jo tajā dienā, tajos gaismas svētkos, tu arī saņemsi to, pēc kā tev bija jāatnāk. Jā. Es vēl gribu piebilst, ka nekas nav jāprot, un tas drīkst būt tāda veida pirmais pasākums. Jo tajā iedarās ik viens, kāds, kas jau 10 gadus kaut ko dara. Jā, tas ir vienkārši visiem cilvēkiem, kas sajūt, ka tur ir jābūt. Un kuri tāpat kā mēs tic, ka dzīve var būt viegla. Un nav jābaidās arī, kā mēs minam, ka tur varbūt meditācija, un es taču neprotu meditāciju, vispār nekad neesmu to darījis, nav jābaidās te no kā vispār. Ir tikai jāierodās, un tad viss notiks. Redz, ka te jau raksta tas, ka nav nekā jāprot, jau ir bonus. Protams. Tā būs ļoti skaista vieta, kur kaut ko skaistu forši iesākt. Jo jāpiemina jau tas, ka tas attiecās gan uz iepriekšējiem svētkiem, gan arī uz šiem. Mums jau arī tā ir pirmā reize. Ticamāk, tas, ko mēs tur darīsim, mēs pašas vēl neesam darījušas. Vismaz tādā formātā noteikti nē. Tādās enerģijās noteikti nē. Tur varbūt kaut kas no praksēm, kaut kā saliekās, bet tas var beigās izvērsties pilnīgi kaut kā citādāk, un arī tiem, tā kā mēs jau esam dzirdējuši arī no dažiem iepriekšējo svētku dalībniekiem, ka, tā kā patika un tā kā ir doma nākt vēl, tad arī nolieciet malā visu to ideju, kā bija pirms tam, jo ļoti iespējams šeit būs pilnīgi citādāk. Un tas ļoti iespējams man jau tagad liekas, ka būs pilnīgi citādāk. Būs, tā kā man jau pat šķiet, ka tā atmosfēra, viņa jau būs pati par sevi būs citādāk. Un pat tad, ja mēs punktā izpildītu visu to pašu, ko darījām pirms tam, pat tad jau būtu citādi. Bet mēs jau tagad jūtam, ka tur būs kaut kā pavisam, jā. Zana, tev varbūt kaut kas? Jā, es noteikti piekrītu visam iepriekš minētajam. Un, jā, noteikti vajag atstāt mājās ekspektācijas par to, kā būs, jo viss notiek tajā dienā, tajā brīdī, tieši tā, kā tam ir jānotiek. Un, ja vien ir sajūta, ka gribās ar mums kopā pavadīt vismaz vienu dienu, tad droši pievienojieties, jo, jā, noteikti tas būs forši. Jā, es arī varu piekrist, sakot tam savā iekšējai sajūtai, jo, protams, laika gaitā mēs droši vien arī kaut kādu sīkāku informāciju par šo iedosim, varbūt iemetināsim kādas prakses, kur kas kā, bet ka mēģināt tomēr vadīties pēc to savu iekšējo sajūtu, jo ir lietas, ko var panākt ar daudzām dažādām praksēm. Un te vēl varbūt arī tas, ka mēs te to deju tā pieminējām. Es zinu, ka iepriekšējos svētkos, tad, kad mēs ielikām programmā, ka būs enerģētiskā deja, tad daudziem uzreiz jau mājās sāk trīcēt rokas, kājas, ko es tur darīšu. Es taču nemāku dejot vai vēl kaut kā, un tad citi skatīsies, kā es dejoju. Kad arī to, tā kā... Tāpēc mēs teicām, priekšzināšanas šeit nav nepieciešamas, neko mēs neliksim, nekādu horeogrāfiju mēs neliksim atstrādāt. Un ja kādam ir bail dejot, kustēties, tas tāpat tiks darīts maksimāli saudzīgi. Mēs neliksim visiem tā kā, tagad jūs visi darat, piemēram, tā kā Andra. Aplī tīram, tairam. Drīkst piemitināt. Un mēs noteikti neskatīsimies, kā Andra dejo, mēs paši ar dejo.
Un tiem, kuriem bail un vispār pirmais noteikums dejā ir aizvērt acis. Jo tu nenāci skatīties uz citiem, tu nāci redzēt savas bildītes un noķert savu sajūtu ar acīm ciet. Viņa nāk vislabāk. Jā, šis arī bija šis smieklīgi. Aizvērt acis, bet neuzkāpt tam svecītēm virsū, kas tur salikt. Tāpēc man tās acis ir vaļā. Jā. Jautājums, kad un kā mēs vāksim cilvēkus. Nu, būtībā šis ir tas starta moments. Mums nav, kā es teicu, tāpat kā iepriekšējā reizē, mums nav varbūt uz doto brīdi kaut kāda oficiāla pieteikuma anketa vai kā, bet ar šo te mēs palaižam to impulsu, ka tāds pasākums būs. Tātad, ko mēs jau zinām, 23. marts te uzreiz jau katrs var pačakot, vai viņam šis laiks der, neder, varbūt, ja ir sajūta, ka jābūt, tad var kaut ko vēl paspēt ieregulēt, pakoriģēt, lai būtu, ja ir sajūta, ka jābūt. Lokācija apmēram, kā mēs minējām, Liepājas puse, līdz ar to, tad mums gan iepriekšējā pasākumā 3 dalībnieki bija no Anglijas. Tā kā es pieļauju, ka viņi būtu arī tikuši kurā vietā, kur tas notiek, bet citiem tas, protams, ir citādāk, tad mēģina sajust, saplānot. Iepriekšējā svētki bija Tukumā, šis jau ir uz Liepājas pusi, līdz ar to varbūt, ja kāds neieradās iepriekšējo reizi, jo likās, ka, man Tukums nav pa ceļam, varbūt šis ir vairāk pa ceļam, tad var pēc tā balstīties. Bet jā, pieteikties jau būtībā var jau pie jebkuras no mums. Ja jūs skatāties šo te laivu, tad jums ir pieejami mūsu Instagram konti, var rakstīt Instagramā, var, ja nezinu, kā uzrakstīt privāto ziņu, tad kaut vai ierakst komentārā zem, jo pēc tam šie video tiks publicēti, kaut vai komentārā apakšā, ja galīgi nesaprot, kur un kā, kas man tālāk jāraksta. Tie, kuri mūs pazīst Telegramā, WhatsAppā, Facebookā, YouTube'ā vai jebkur citur, tad, jebkur, kur jūs redzat mūs, jūs varat mums uzrakstīt kaut kādā brīdī. Mēs tad vienkārši izrunāsim, kas kā tālāk. Vienkārši tāda detalizētāka informācija par to, kas tur būs paredzēts. Mēs šobrīd mums nav ko uzlikt, jo mums nav uz papīra sarakstīts. Tad būs tas un tas. Tad, kad būs, tad mēs jums iedosim. Un ja arī kādam ir šobrīd sajūta, ka vēl nezinu, vai tas der vai nedara, jūs tāpat varat uzrakstīt mums, pajautāt, lai mēs jums aizsūtam informāciju tad, kad mums kaut kas ir. Jums nav uzreiz obligāti tagad jāpiesakās un jābūt. Tā kā var arī tā. Tā kā oficiāli cilvēku vākšana sākās jau tagad, ja to tā var nosaukt. Tā kā jā. Zanē, bet neviens ar varu netiek vākts mašīnā. Jā, tas Un tā mēs rīkojam pasākumus. Kur viņi notiks, mēs nezinām, bet mēs zinām, kādā krāsā būs mugurā kleita. Tāpēc, saprotiet, pasākums arī līdz ar to būs viegls, gaisīgs, dzīves priecīgs. Tāpat kā šis laivs. Man vēl par tām mašīnām gribās iekomentēt. Es domāju, ka tu mēģini pateikt to, ka var kopā kaut kur. Ārprāts. Labi, nomierinamies. Es nevaru, es redzu, kā Zana smējās, man arī jāsmējās. Es ceru, ka tie, kas klausās, viņiem arī jautri. Ka
kaut kādu prieku devu, jūs arī varbūt šitā noķerat. No vienas puses, jā, tā ir, ka neviens netiks mašīnā bāzt un vest uz turien, bet tajā pat laikā, ja kāds tiešām saprot, jā, nu tik ļoti grib braukt, bet saprot, ka nu tā kā galīgi nav ar ko tikt vai tā kā netur sabiedriskos pārziņu tajā galā vai vēl kaut ko, nu tā kā jūs tāpat dodiet viņu. Varbūt mēs tomēr varam kādā mašīnā iemest. Vai vismaz iepriekšējiem svētkiem mums bija tāds priekšnoteikums pašām priekš sevis, ka viņiem ir jābūt, nu, tā kā tai vietai pieejamai, lai, nu, jo samērā daudz brauc ar sabiedrisko, lai tad var iebraukt ar sabiedrisko, bet varbūt var kādu iebāzt arī mašīnā, ja ir ļoti vēls. Bet jā, labi, meitenes, jums ir vēl kaut kas, ko gribās pateikt, vai mēs te vienkārši citādāk? Nē. Bagāžniekā vienmēr ir vieta. Nebūs vieta, ja tur ir visādi pričendāri līdzi. Kleitas. Nu jā, gaidiet. Tie, kuri jau domā, ka gribētu ierasties, tad gaidiet, informācija sekos. Kaut kas sīkāk, ko darīsim, tas viss sekos. Jo vēl jau laiks. Patiesībā šoreiz pat ir vairāk laiks nekā pirms pagājušiem gaismas svētkiem, kad mēs sapratām, ka kaut kas ir jādara tā kā jā. Un nu jau ar iepriekšējo pieredzi. Es domāju, ka viss notiks, viss būs un kaut ko mēs beigās izdomāsim. Pičendāļus ir pārmest uz salonu. Kādam laikam ļoti interesē sēdēt bagāžniekā. Labi, meitenes, jums vēl ir kaut kas, vai mēs tā kā nopaļojamies? Es gribu teikt vienkārši paldies. Uz redzēšanos. Es arī. Paldies un uz tikšanos. Jā, uz tikšanos noteikti. Evija Paldies, raksta, Evija. lai izdodas. Un jā, paldies tev. Un laikam tas ir tas, ar ko man gribās noslēgt. Vienkārši, lai top un lai izdodas. Jā. Un lai mums visām priecīgi. Un jā, paldies jums visiem klātesošajiem. Paldies, ka pasmējāties kopā ar mums. Es ceru, ka kopā ar mums, nevis par mums, bet lai nu kā, bet kaut kādu smieklu devu jūs arī varbūt dabūjāt. Tā kā jā, tiekamies. Jā.